Sveiki, mīļie! Sveiki! Šajā skaistajā ziemas pasakā, kura nu jau lēnām mums beidzās, sniegs kūst. Un šodienas laivs ir tieši par kaut ko ļoti pretēju, par kaut ko ļoti siltu. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Par kaut ko ļoti siltu, ļoti skaistu, ļoti paradīzīgu zemes virsū. Šodien stāsts par Bali. Un es pēc jūsu komentāriem sajūtu, ka jums ir liela interese par to, par Bali kā par zemi. Un, ko mīļie, tiekamies šeit. Saņēmu daudzus jautājumus no jums un mēģināšu pa vienam lēnītēm atbildēt. Mīļie, jūs mani dzirdat, ieliekat man lūdzu sirsniņu, lai es zinu, ka tehnika strādā un varam lēnām doties tālāk. It kā ir. Bali. Kāpēc Bali? Daudziem tā ir sapņu zeme, daudzi nav bijuši. Un kāpēc tieši Bali? Es nezinu, kāpēc es jūs neredzu šodien. Es redzu, ka jūs esat, bet es jūs neredzu. Ieliekat varbūt kādu sirsniņu. Bali. Pāri puskontingentam. Kāpēc tieši Bali? Ir Elīna, čau. Tu mani dzirdi, ja? Kāpēc tieši radās doma braukt uz Bali un būt tur? Sveika, Diana. Tagad es jūs redzu. Balis. Bali mani jau uzrunāja meditācijās, jeb vīzijās jau kādu ilgu laiku. Super, paldies, Elīna. Nu ko? Un man pirms Covidā sākšanās bija jau nopirkta biļete uz Bali, bet acīm redzot dzīvē notiek tā, ka tu esi īstajā vietā un īstajā laikā tieši tur un tieši tad, kad tev ir jābūt. Un sākās pandēmija un, protams, nekur neaizbrauca. Es redzēju jau sen, ka es būšu Balī, tikai es nezināju to laika sprīdi, kad. Un tas brīdis bija pienācis. Kāpēc tieši Bali un pirmās sajūtas? Bali mani vilināja ar šo savu enerģiju, ko es biju ļoti daudz dzirdējusi. Dziedinošā enerģija, mātišķā enerģija, zemes klēpis, kur ir dievišķā enerģija. Man bija ļoti liela interese, kā ta nu tur jūtās, vai patiešām tas tā ir. Šogad biju arī Ēģiptē. Ēģipte arī ļoti intensīvas enerģijas. Tieši Sfinksa un piramīdas tas rajons, kas ir tajā dziļāk sajūt, bet Balis arī viena vieta. Nu, lūk, un ne tikai šīs enerģijas, bet viss kopums un sajūtu gamma jau vilka uz turieni. Un kādas bija pirmās sajūtas nolaižoties uz Indonēzijas zemes Bali, bija ļoti interesanti. Mans pirmais teikums bija, te ir kaut kas maģisks. Mans otrais teikums bija, te var iemīlēties. Un patiesībā es reāli arī Bali iemīlējos. Viņš bija ļoti, ļoti visaptverošs. Par to es jums lēnītēm pastāstīšu. Sveika, Agnese, sveika, Evija, forši jūs redzēt. Mīļās, ja ir jautājums par Bali, kaut kas interesē, jebkāds jautājums, es jums šeit visu atbildēšu, ok? Tā kā droši varat rakstīt. Čau, Marek! Laiks. Man bija jautājums par laiku. Kāds laiks ir Balī? Ja runājam par pulksteņa laiku, tad Balī ir 7 stundas starpība ar Vāciju, 6 stundas ar Angliju un 8 stundas ar Latviju. Tas nozīmē, ka Latvijā ir diena, Balī ir nakts un arī otrādi. Bija tā kā jānoķer, ja gribējās komunicēt, ka Balī bija kaut kādi 4, 5, tad varēja sākt pieslēgties, zinot, kad otrā pasaules malā jūs mostaties. Un tajā laikā varēja komunicēt, bet no rīta varēja aizmirst visu darīt, jo zina, ka otrā pasaules galā ir nakts un visi guļ. Tas bija tā ļoti interesanti. Čau, Liene! Sveika, Salveiga! Nu, lūk, nokļūšana. Nokļūšana un transports. Uz Bali es lidoju ar 3 lidmašīnām. Kopā es pavadīju 24 stundas ceļā uz turieni. Ļoti ērti, lidmašīnas ir ļoti lielas, var lidot ļoti labi. Viņas arī lido 8 stundas, 6 stundas.
Un tajā brīdī, kad tu esi tajā lielajā lidmašīnā, tad tev nav arī jādomā par ēdināšanu, par visu pārējo. Par to visu ir padomāts. Tas arī ir forši. Tā kā tas viss ir iekļauts. Ūdeņi, un turpat stiprie dzērieni vai vīni, tas viss pa bez maksas tajā cenā ir iekļauts. Jā, tā kā tas ir nodrošināts. Vietas, sēdvietas ir tādas, kādas tu izvēlies. Ir parastās, var nopirkt standartu, var nopirkt XL. Var nopirkt tā kā arī biznesa zonā, kur ir vairāk kājām vietas. Var braukt arī parastajā, bet var arī piepirkt XL, ja sevi mazliet vairāk mīl. Es braucu izmēģinājumā, vispār pirmo reizi man bija parastā vieta. Bija ok, bet drīkst būt mazliet vairāk vietas, ja gribās. Tā foršāk aizbraukt. Nu, lūk, kas ir transportu vēl? Vietējiem viņiem ir, kā viņi transportē. Tajā brīdī, kad tu ielido pašā Balī lidostā, viņiem ir tāda taksija zona, kur būtībā taksi ir paņēmuši to visu zonu ap lidostu, un tu ņem taksi. Protams, ka viņi ir dārgāki. Ja tu apmēram zini, uz kuru pusi iet, tu izēj vienkārši cauri un izēj kā ārā no tās zonas, tu vari paņemt citus takšus, ja izsaukt godžetu, respektīvi viņu taksometrus, tā kā Latvijā Boltiņš ir. Viņi ir daudz lētāki, viņi ir ļoti ievērojami lētāki. Tu vari pa reāliem eiro braukt. Un ir arī motorolleri. Tu vari izsaukt tā kā taksiju mašīnu, lielo mašīnu, vidēju un arī motorolleri. Un tad ir vīrietis vai sieviete vai puiši daudz piepelnās, kura motorolleri atbrauc ar tiesībām ar visu. Un tu uzsēdies un vienkārši brauc. Arī tādi takši ir. Tie ir vēl lētāki par mašīnām. Brauc viņi pa kreiso pusi, tā kā Anglijā. Pa kreiso pusi un stūri ir tieši tāpat kā Anglijā viņiem. Un brauc, viņiem noteikumu nav. Viņi brauc, bet viņi kaut kā ļoti lojāli brauc. Viņi brauc, un viņi tā kā viens otram piepīpina, kaut kā viņi, bet nav visu laiku taurēšanas, nē. Viņi kaut kā ļoti lojāli tā kā jūtot viens otru, es teiktu, brauc. Jo viņiem viena no devīzēm ir mans savienojums ar zemi, dabu, mans savienojums cilvēks, mans savienojums es un dievi, un kas tur vēl bija, vēl ceturtais bija. Viņi tā ļoti lojāli pret visām lietām izturās, un arī tā, ka viņi brauc, piemēram, garām nevis pieminekļiem, bet svētvietām, kur lūdz, tad viņi arī uzpīpina. Ļoti daudz ir arī suņu uz ielām viņiem, bet viņi pamato to ar to, ka tas neizskatījās tā bombziski vai kaut kā nestilīgi, vai nav nejausas pamesti, jak nabaga sunīši, ne? Viņi ir ārā, jā, bet viņi nav piesieti pie ķēdes. Un viņi stāsta par to, ka tas ir forši, ka viņi nav piesieti pie ķēdes tieši tajā jomā, ka mēs sunim dodam brīvību, mēs viņu nepiesienam. Un tas tā liek aizdomāties, mēs cilvēki reizēm piesienam viens otru un gribam viens otram piederēt, bet viņu suni laiž brīvībā. Viņš saka, suns zina mājas, viņš atnāks paēdīs. Un suns ir brīvs. Viņš ir mājas sargs, viņš ir šeit, bet viņš ir brīvs, viņš nav piesiets. Tas tā interesanti. Ir arī busi viņiem laikam. Par to es esmu tikai lasījusi. Busus es neredzēju. Bet ar busiem laikam brauc vietējā, un tas ir vēl lētāk par visu pārējo. Bet mēs viņu redzējām. Tad bija jautājums par iedzīvotājiem un kultūru. Apmēram 80%, 85% Balī iedzīvotāji dzīvo no turisma. Daudzas valstis dzīvo no turisma, un viņiem tas ir pamata galvenais ienākums. Viņiem citi ienākumi būtībā nav kā tikai turisms un lauksaimniecība, augļi un dārziņi un turisms. Viņi ir ļoti augstā klasē ielikuši visu, kas saucās turisms, un priekš turistiem, protams, viss ir ļoti skaisti sataisīts. Patiešām komfortablas mašīnas, rādas sēdekļiem, ar visu pārējo viņi gan to līzingā ņem, bet viņi dod to labāko, ko viņi var turistam dot. Lai turists justos šeit labi un atgrieztos, viņi visi dod vizītkartes, atgriezies un ir ļoti laipni. Manī vienā brīdī neradās sajūta, ka tu tā kā mašīna, naudas mašīna kā turists, un vai mēs tagad sāksim te no viena gala līdz otram visu kaut ko pieprasīt. Uz ielām neviens naudu neprasīja, nelūdza, kā tas ir daudzās valstīs. Protams, tirgojās, jā, bet tas ir normāli. Bet citādi uz ielas jutos ļoti droši, pat ļoti pasargāti, es teiktu. Mums bija pat meitenes, kas aizbrauca uz vietējo pludmali, kur vietēji atveda atpakaļ un ļoti rūpējās, lai tu nonāktu tajā viesnīcā, lai tu būtu tur. Tā kā mēs tiešām ļoti
droši jutāmies Balī. Iedzīvotāji, jā, ļoti laipni, ļoti pretimnākoši, izdarīs visu, lai tu būtu laimīgs, par to pretī nestāvot uzreiz naudu neprasot. Kas vēl par pašiem iedzīvotājiem? Viņiem ir sava kultūra, sava reliģija, daudz ir hinduisma, es tajā dziļi neiešu, katram savs, bet ļoti daudz tempļu ir viņiem, viņi ļoti tic dieviem, ļoti pielūdz, viņiem ir ļoti svētki lieli, kad tu esi ārā, viss smaržo pēc vīraka kociņiem, viņiem ir tas Balī zieds, kas ļoti, ļoti arī smaržo, viņiem ir rituāli, viņiem pat ir, piemēram, šoferis, kas man atbrauca pakaļ, viņam šeit bija rīsi. Jā, viņam reāli bija rīsi, tas viņš mājās bija lūdzies, viņam bija rituāls bijis, viņam tā kā šeit uzlikta rīsi, un viņa nebija pielīmēta, bet viņa tā kā ar ūdeni, laikam tajā klīst ar ūdenī tie rīsi, un viņi tā kā te pielīp, un kamēr viņi nokrīt, viņi viņam tur stāv. Un viņiem ir ziediņa līdzi, un tāda cienestiņš dieviem līdzi mašīnām, visas mašīnas tīras un smaržo un skaisti, nu tā. Pašas tradīcijas, mēs bijām arī uz vienu skaistu pasākumu viņiem, kur vietējiem ar vietējo mūziku dziedāja, respektīvi daudzīja, es pat nezinu kāds latviski, nu daudzīja pa mūzikas tiem taustiņiem, un viņiem pilnīgi cita skaņa, tā skaņa iet vibrācijā tev cauri, un viņa dejo, viņam tās rokas iet, es pat rokas izliekt tā nevaru, kā viņām iet, un kājas, un viņiem ir savs stāsts par katrām lietām, un tas ir ļoti tā diezgan dziļi, tur ir jāiebrauc tajā visā, bet ir ļoti, ļoti skaisti, pat nebija sveši kaut kā pat tā interesanti. Viņiem ir arī prezenti tā kā ēnu puses, jeb dēmoni, ar kuriem viņi grib izlīgt mieru, un tad ir februārī, man liekas, viņiem ļoti liels svētki tieši priekš dēmoniem, ka vienā dienā viņi viņiem atver durvis, izlaiž viņus ārā, taisa lielas statujas un visu pārējo, un pēc tam nākamajā dienā ir pilnīgs klusums, visi iet mājās, neviens ārā nelien. Pilnīgs klusums, pilnīgs. Nu, tās ir viņu tradīcijas un reliģijas, bet tas netraucēja mums, mēs to nejūtām nekādā ziņā, piemēram, mēs nejūtu, ka tas kaut kā traucētu. Tas ir tieši interesanti, nu tajā jomā tas nebija tā pa daudz, ka tur kaut kas tāds. Viņi to dara savā stilā, viņiem tas ir ļoti svarīgi, bet tas viss ir tādā harmonijā un saskaņā un mierā un mīlestībā ar dabu, ar cilvēku, ar visu kosmosu tā kā savienots. Nu, lūk, mīļie, tā. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Kamēr man te vēl kāds jautājums ir, pastāstīšu. Aktuālais bizness iebraucējiem, nu jā, tas ir turisms. Tas ir turisms, tie ir Airbnb, tās ir viesnīcas, tās ir villas, viņiem viss ir villās, liela daļa villās skaitās. Svaigs ēdiens, kvalitatīvs, ko viņi nodrošina, labs komforts, nu tas ir tas viņa biznesa reāli. Paši viņi dzīvo daudz pieticīgāk, tā kā dzīves līmenis viņiem ir tāds pieticīgs. Viņiem vidēja alga Balī ir no 100 eiro mēnesī, ir tāda diezgan vidēja alga, bet tāda laba alga jau skaitās apmēram 250 eiro mēnesī, ko varētu saņemt taksists. Un ir pat tā, kad ir ģimenes, kurām, piemēram, viņiem elektrība arī, protams, ir jāmaksā, jā. Un viņiem jau nav tādas finanses uzlikt solārus vai vēl kaut ko. Un ir pat tādas ģimenes, kurās nav leduskapju. Ja, mums liekas normāla lieta, viņiem nav leduskapja. Tas nozīmē, ka tās ir tādas nabadzīgākas ģimenes. Un tiem, kam nav leduskapja, jo nevar samaksāt tā kā elektrību un arī nopirkt to leduskapju, viņiem dzīves modelis ir daudz savādāks. Piemēram, sieva ceļās 4 no rīta, viņi iet uz tirgu, viņi iepērk visu svaigu, atnāk mājās, sagatavo brokastis vai līdzi vīram, bērnam, un tad viņa palaiž uz skolu bērnu un palaiž uz darbu vīru. Ja? Tas ir brīdī, kad nav vienkārši leduskapja iespējas, viņi katru dienu svaigu un katru rītu iet uz tirgu un katru rītu pērk. Tās ir tas dzīves līmenis. Un taksists mani veda, viņš man stāstīja, viņš saņem apmēram 250 eiro mēnesī, tā ir tā kā normāla laba alga. Un viņam ir interesanti tas, kad viņi strādā, bet viņi nemaksā nodokļus. Viņi saņem to savu naudu normāli uz rokas. Un tajā brīdī, kad, piemēram, Balī cilvēki, iedzīvotāji kļūst vecāki un jāiet viņiem pensijā, viņiem nav pensijas. Tas nozīmē, ka viņi diezgan bieži dzīvo kaut kādā lielā mājā visi kopā, 3 paudzēs,
Un tajā brīdī, kad, piemēram, vecākā paudze vairs nevar strādāt, tad vidējā un jaunākā paudze par vecāko paudzi rūpējās. Tas ir diezgan standartisks viņiem. Viņi savu dzīvi ir pakārtojuši turismu, tas nozīmē, ka ja viņiem māja ir kaut kur ārpus turisma vietas vai tālāk no lidostas vai kaut kur, tad viņiem atstāja māju, brauc uz nedēļu strādāt un pēc tam viņi brauc mājās. Viņi tā kā ir pakārtojuši to. Un viņiem bija ļoti interesanti, viņi prasīja, un tiešām, jums ir pensijas? Kā pensijas? Kā jūs saņemat? Kas jums maksā? Tiešām valsts jums maksā pensiju? Viņiem tas bija tāds jaunums, tāds wow, ja? Jo viņiem tiešām tā nav. Un tad, kad es viesnīcā runāju ar sievieti, tad viņa teica, mēs ļoti bieži pat dzīvojam attiecīgā ciemā, mēs neizbraucam no ciema, jo finansiāli mums nav, lai mēs izbrauktu, mēs neceļojam, ceļo kaut kādi ārsti vai kaut kādi internacionālie tādi, kas kaut kur ir, bet mēs paši nē. Un viņi saka, es tā māja darbs, bet viņiem ir viena interesanta lieta. Viņi ir laimīgi. Es neredzēju nevienu balinēzi, kurš nebūtu laimīgs. Viņiem ir ļoti maz, bet viņi ir laimīgi. Viņi ir happy. Viņi smaida. Viņi ir tiešām no sirds laimīgi. Un tu sajūti, tas ir pārspīlējums, tās ir maskas vai tas nāk no sirds. Un viņiem tiešām tas smaids un tas viss nāk no sirds. Viņi saka, no kurienes jums tas nāk? Viņi saka, es jau kā bērns biju laimīga. Mēs esam laimīgi. Jo viņiem ir tā sajūta, ka viņi dzīvo pārpilnībā. Viņi tiešām ir ļoti tuvu dabai, viņi ir ļoti pietuvināti dabai. Es pat zemnieku satiku no viesnīcas, no mūsu villas staigājot pa vienu pusi, kurš rīta agrumā 5 no rīta, kad es gāju saulēktu sagaidīt, viņš tur pāris metrus tālāk, viņš ar zirgu no rīta 5 ārā zemi. Ja? Un tāda ir viņu dzīve, un tas viņus dara laimīgus. Otrs staigāja gar jūras krastu, lasīja mazus akmentiņus. Un, ziniet, tāda ragatka ir, kad suņiem tā kā, viņš teica, viņš suņus baida un putnus baida no kaut kurienes. Ar tādu ragatku atvelk un akmentiņus maziņus tādus ieliek, un tā kā viņš viņus biedē. Lūk, ar ko viņi nodarbojās. Un viņš tā ļoti lepni teica, es esmu vietējais zemnieks. Un viņš tur 3 govis bija, tur viens suns un gaļi bija, un viņš reāli tā ļoti lepns bija par to, ko viņš dara. Un tur nav tāda dalījuma, ko tu dari, tur tā kā viss ir viens. Nu, lūk, mīļie, tā, Elīna, tev vīzu vajag uz turieni? Jā, mīļā, vīzu vajag. Mazliet vēlāk pieskaršos arī vīzām, bet vīzu vajag. Vīzu var nokārtot ļoti ērti, ļoti ātri. Es to izdarīju internetā 5 minūšu laikā. Maksāja apmēram 35 eiro un atnāca papīrs, izprintē un tev ir vīza. Tev vairs lidostā nekur nav jāiet. Nu, lūk, vīzas ir dažādas. Var dabūt uz 2 mēnešu, 3 laikam, ja tu tur dzīvo. Un ir tieši vīza uz 30 dienām, ja tu brauc tieši tā kā atvaļinājumā vai uz pašu Balī. Standartā tas ir 2-3 nedēļas. Tad citi parasti izņem to visu mēnesi. Es saku, ok, es braukšu uz mēnesi, ja vīza ir uz mēnesi, tā kā izmantošu to, jo naktsmītnes tur ir ļoti lētas. Protams, kategorija mīļa ir visur. Ja? Bet var atrast, nezinu, no 10, 20 eiro līdz 30. Tās ir tās robežas 40, 50. Protams, var visādu gammu atrast, bet pilnīgi nav tur jāpārspīlē. Ja? Piemēram, vienas pusdienas izmaksā, ja tu parasti viesnīcā ēdu viņu vietējo zupiņu, piemēram, zupiņa, ingvers, kartupelis, kas tur vēl bija jūras veltes, tāda forša zupa garšīga ar jūras zāle, nezinu, kā viņas saucās, zaļā zāle vai kā viņas saucās, un rīsi vēl klāti, 3 eiro. Viesnīcā to es ēdu. Restorānā, ja tu ēst ir apmēram, mēs bijām superkrutā restorānā, 15 eiro es samaksāju par lasi un dārziņiem. Apmēram es stāstu, lai jūs tās amplitūdas saprotat, tās cenu amplitūdas. Viņas nav lielas, viņas tiešām nav. Taksi jūs braukājat pa apmēram eiro, 2 eiro, 3 eiro, kur tu brauc, cik tāli gabalī jābrauc. Tas ir no tā viss atkarīgs, protams. Ir arī pa 20 eiro. Es, piemēram, no mūsu viesnīcas uz lidostu, man bija viena mugursoma, es neceļoju, man nebija nododamāka bagāža. Es ar vienu mugursomu, piemēram, atpakaļ uz lidostu aizbraucu pa 3 eiro laikam, bet es ņēmu skūteri. Es gribēju ar skūteri pabraukt. Tā kā atbrauc tas Godžeta taksis, tā kā boltiņš,
Bet ar skūteri džeks, un tad es stundu braucu ar skūteri pa 3 eiro uz lidostu. Apmēram, lai tā cenu amplitūda jums ir mazliet tuvāka. Tā, kas vēl pa jautājumu bija? Ko es Balī sapratu? Ko es Balī sapratu? Sapratu, ka visa pasaule ir viss viens. Mums nav dalījuma. Mēs visi esam viena ģimene, vienalga kā tu izskaties, kur tu esi. Viņiem ir mazu, viņi dzīvo pārpilnībā, un to pārpilnības sajūtu tu tur vari pasmelties pilnīgi ar kausu. Ja šeit mums liekas, vai viena mašīna, vai otru, vai māju, vai to, tev prāts visu laiku dzen uz priekšu, viņiem laikam ir mazliet savādāk tas pulkstenis. Jo mazāk viņiem ir, jo laimīgāki viņi ir, un to no viņiem noteikti var mācīties. Jo mēs dzīvojam pārpilnībā reālajā dzīvē, mums ir viss, ko mēs vēlamies, lai ko tu mīļā arī tagad teiktu, tu dzīvo labi. Tu dzīvo labi. Un mūsu prāts dzen uz kaut ko vēl, vai ne? Bet viņiem tā nav. Viņiem ir laime pilnībā ar to, kas ir. Un tur ir cita enerģija. Tur ir tiešām īpaša enerģija. Meditējot sajūtu Balī spiritu. Viņš pilnīgi tā kā sēž, viņš kā aizmugurē tā kā tāds liels tāds, es pat nemāku izstāstīt, tāds sablīvēta, tāda stabilā, tāda enerģija, tik prezenta, tāda, nu, tur ir kosmiskas lietas, kas notiek, tas ir jāpiedzīvo katram, tas ir pati enerģija ir transformējoša. Un tas ir piedzīvojums, tas ir atvērties sev un atvērties pasaulē, ieraudzīt kaut ko pilnīgi citu, jo viņam ir ļoti skaistas pludmales, viņam ir ļoti skaistas lietas, tā tiešām ir paradīze zemes virsū, un katram ir vērts viņu apskatīt noteikti. Tā, mīļie, ja ir jautājumi, kaut ko vēl neizstāstīju, droši jautājiet, nav dumju jautājumu. Pastāstīšu arī par Balī, kā mani pārbaudīja, lai es tiktu uz viņu. Tad pirmo biļeti es nopirku pirms 3 gadiem, tad es neaizbraucu, jo iestājās pandēmija. Acīm redzot, nebiju gatava. Tagad, kad nopirku biļeti, es nopirku biļeti vienā virzienā. Paralēli, ka kāpu lidmašīnā, mana biļeta neaizgāja. Mana biļeta velku, viņa neiet projām. Nu, viņa nepīkst. Visi aiziet, es stāvu. Un mani vienkārši pārbauda. Vai es uztraukšos, vai es panikošu, ko es darīšu. Tās pilnīgi tādas universuma mācības. Un es stāvu, man tāds reāls čils. Un es stāvu un domāju, ok, ja jābrauc mājā, braukšu mājā. Nu, ko darīt? Tu jau neko nevar izdarīt, vai ne? Ja jālido, es lidošu, ir ok. Un viss kārtībā, un tad mani palaida. Otra lieta bija, ka bija jāsēžās lidmašīnā būtībā diena pirms tam, kad es braucu projām. Man visas finanses, visi finansu ieplānojumi, kas man bija saplānots, man viss nobruka vienā brīdī. Es reāli paliku ar 50 eiro makā. Un es ar 50 eiro makā iekāpu lidmašīnā un es šķērsoju visu gandrīz kontingentu. Līdz nonācu otrā galā, kur, protams, naudas pēc tam salikās un viss bija. Bet tas sajūta tā, nu tu brauksi vai tu nebrauksi, nu kā vēl, vai ne? Nu kā vēl tevi pārbaudīt? Un tas arī bija tāds liels pārbaudījums cauri visam braukt. Jo tu zini, ja tev koferī 1 kilograms pa daudz, 1 pa maz, 60 eiro, 70 eiro, tur viss kaut kur tev viss kaut kas var no visiem galiem izlīst, kur tu tā dziļi elpo un saki, viss ir kārtībā. Tas brauc. Tas bija absolūti crazy. Bet šādi mēs tiekam audzēti savā spēkā, šādi mēs tiekam audzēti savā izturībā, šādi mēs visā tiekam audzēti. Tev arī noteikti dzīvē ir bijuši varianti daudz un dažādi, kur tu stāvi uz sliekšņa, kā ar augstu ūdeni aplieta. Ielikat sirsniņas, ir kādam bijis tā. Un tu saproti, tev ir jāiet uz priekšu. Tu vairs atpakaļ ceļa nav. Un tā, kad tu aizies uz priekšu, tu saki, un tu jūti, ka es pilnīgi izaugu tajā visā. Tā kā, jā, tādi bija mani pārbaudījumi. Kas vēl man bija no jautājuma? Paskatīšos. Jā, vēl viens no uzdevumiem, kas man bija. Tādi 3 vairāk, ko es varēju iziet cauri šim procesam.
Vēl viens uzdevums bija palīdzību paprasīt. Bija variants, ka es lidoju atpakaļ, un to es jums iedošu noteikti kā līdzi, kā, jā, sirsniņas jums ir bijis tā. Nu jā, mīļie, visiem tā ir, mēs visi augam savā spēkā. Un vēl viena mācība man bija iemācīties paprasīt palīdzību. Jūs ziniet, to ir sindromu, es taču pati visu varu. Un kādā brīdī tu vienkārši noliek universums, kurš pasaka, nē, tu iemācies paprasīt palīdzību. Un es zinu, mīļās, ka daudzām no jums tagad es māku to, es esmu iemācījusies, bet agrāk nevarēju. Es taču visu pati varu, un es zinu, ka daudzām no jums arī vēl joprojām tā ir. Un universums ļoti uz to pārbauda. Atpakaļ ceļā braucot, lidojot, es lidoju no Denpasaras uz Jakartu. Un kas ir jāņem vērā? Internacionālajiem pārlidojumiem jums ir jābūt 4 stundām. 4. Man pirmajiem pārlidojumiem bija 2, pēc tam Abu Dabī man bija 4 un 4. Un tas ir ok 4, bet ja ir 2 ir pamāc, man lidmašīna kavējās un es nokavēju lidmašīnu. Tātad es Denpasarā nogaidīju, iekāpu lidmašīnā Jakartā, nolidoju 2 stundas, izkāpju ārā un universums vienkārši mani aplēra augstu ūdeni. Es atveru telefonu un es saprotu, ka es esmu nokavējusi lidmašīnu nākamo. Un aizēju pie kompānijas, saku, un iebraucu pa vēlu, ielidoju, kādi ir rezultāti, kādas varianti. Viņa saka, jūs Vācijā, ka pirkāt, tā kā jums ir sakomplektēta pakete un 2 stundas ir internacionālajā lidojumā ieliktas, tas ir pa maz, ir jābūt 4, tā pamata, tā ir viņu kļūda, tā nav mūsu, jums jārunā ar viņiem. Vācijā man ir diena, Vācijā ir nakts, ar ko runāt, ir jāpērk jauna biļete. Atpakaļ es lidoju nevis 24 stundas, bet 48, gandrīz 50 stundas ar visu mājapceļu. Es biju 2 dienas ceļā un es dabūju pirkt jaunu biļeti. Bija zvans draugam un 5 minūšu laikā, paldies, man bija jauna biļete. Un tad es pēc nākamās dienas lidoju mājās. Tā kā tas bija challenging. Un es sēdēju Abu Dabī, jā, pēc tam 4 stundas, un tāpēc tam bija jātāk mājās, jā. Un es ielidoju no es ielidoju no plus 27 grādiem, un Šveicē bija mīnus 11 grādi. Un to aklimatizāciju, to adaptēšanos es vēl šodien jūtu, tā kā deguns aizlika ciet, un jūtu, ka naktīs ceļos 2-3, tā kā Balī laiks, un gulēt jau gribās jau tā kā tagad jau šajā laikā. Sanita, sveika ar atgriešanos, kas tev vairāk pārsteidza tavā ceļā? Ļaušanās kā pamatbāzes rīks visam, ļaušanās, ka viss būs tieši tā, kā tam ir jābūt, ļaušanās programmai, jo es pat arī braucu uz retrītu, dienas mums bija 9, laikam 10, retrīts, kur bija psiholoģe un Kristīne Devī ar praksēm, un es pati braucu piedzīvot retrītu. Un te bija ļaušanās pilnīgi visā. Iekāpšanā lidmašīnā, atlidošanā atpakaļ, finansēs. Tad man ar Šveices kartes nevarēja noņemt naudu. Te arī ir mācība. Nauda ir jāsadala tā kā vistiņai olas 2 vai 3 grozos. 2 kredītkartēs un skaidra nauda līdzi. Man bija viss uz vienas kartes, un ja tā viena karte nebūtu aizgājusi, zvanīju Šveici, viņi man viņu tā kā pieslēdz Indonēziju, viņa nebija pieslēgta starptautiski. Un tad es uzreiz tiku pie naudas pēc tam. Ja ir viss vienā kartē, tu vari palikt uz augsta ledus bez nekā. Tas ir tāds tricky variants. Tik ekstrēmi neiesaku jums iet. To vajag noteikti sadalīt, arī tā bija pieredze. Kas man pārsteidza manā ceļā? Ļaušanās, pārpilnības enerģija, ar ko es būtībā atpakaļ sasūkusies atbraucu. Un jaunu durvju atvēršana, jo tas bija laikam tas, ko es līdzi paņēmu priekš sevis. Pārsteidza laikam viņu arī viesmīlība. Viņa viesmīlība tā nepārspīlētība, tā sirsnība no sirds. Tā, tu esi mājās, tu esi manējais, tu esi draugs, tu esi vietējais, tu esi savējais. Tu neesi turists, kuru noslaukt, tu esi viens no mums, tu esi family. Jebkur, lai kur tu ietu, tu esi family. Un tas bija tāds wow, jo es tā nekad valstī, pasaulē nekad tik droši nebiju jutusies. Nu, tiešām tik droši.
Kādas sajūtas atgriežoties mājās, kādas jaunas idejas? Sajūta jaunu aklimatizāciju, jūtu fiziskajā ķermenī aklimatizāciju, bet es domāju, ka skatīšos, kā viņi saregulēsies. Es domāju, ka nedēļas laikā vajadzētu saregulēties ķermenim. Kādas jaunas idejas? Tas ir skaisti. Viss, kas notika tā, kā bija jānotiek, jo tajā brīdī, kad es paliku lidostā 24 stundas uz visu nakti, protams, man bija kafija, un man bija pieraksti un dzima projekts pašai savi retrīti Balī. Un no nākamā gada aprīļa mēs startējam ar pirmo retrītu Balī. Tas jau bija mans sapnis. Tad bija tāds, un tagad tāds atvērās rokās, tas augurs tik sulīgs un tik garšīgs, un tur ir tik daudz ko dot, un amazing vienkārši. Tāpēc būs savi retrīti Balī, jo retrīti ir tie, kas vieno, retrīti ir tie, uz kuriem salasās piesakās cilvēki, kuri tieši, arī mēs grupā redzējām, kuri tieši viens otru var papildināt, un tajā pašā laikā viens otram var tik daudz dot. Es domāju, Sanita, tu man piekritīs, vai ne, tieši šie apļi, šīs savienības, šīs miedarbības, protams, zemes enerģija klāt, un viss kopumā būs tiešām pašiem savs retrīts Balī, un viens no sapņiem ies piepildījumā. Tā kā visas durvis ir atvērtas, un jā, mīļā, lai top vēlāk, protams, būs programma un viss pāries par to visu, bet skaisti, jauns posms arī manā dzīvē, protams, skaisti, tas ir tik skaisti. Tā, ko es vēl jums gribēju pastāstīt? Kā es pati Balī jutos, bija jautājums arī. Es jutos kā paradīzē zemes virsū. Balī, un to sajūtu nevar izstāstīt. Viņu drīkst piedzīvot katrs. Vai Kaspars arī būs? Tas vēl ir nezināms. Uz šo jautājumu vēl nevar atbildēt dotajā brīdī. Bet, kad nāks tuvāk, noteikti atbildēšu. Bet pieļauju domu, kā varētu būt. Skatīsimies, kā universums visu liks kopā, jo mēs zinām, ka ja mēs palaižam nodomu, tad universums visu pats saliek tieši tā, kā tam ir jābūt. Un ja Kasparam būs jābūt Balī retrītā kopā ar mums uz dvēseļu sarunām un uz dziļumu, tad noteikti Kaspars arī būs, jo viss saliksies tā, kā tam ir jābūt. Jo nejaušība nav, pat mats no galvas nenokrīt vienkārši tāpat vien. Jo viss ir salikts, viss ir sakārtots, un universums vienkārši ir superīgs. Tur man par universumu šaubu nav. Tā, mīļie, ko es vēl jums varēju pastāstīt? Pastīšos, kas vēl pa jautājumiem bija. Ūdeni viņiem nevar dzert no krāna. Ūdens dzerās no pudelēm. No pudelēm vai no avota. Viņiem ir ļoti spēcīgi ūdenskritumi, ir ļoti spēcīgi avoti. Ir svētie avoti, kuros mēs arī bijām, kuros tu pieņem kā ceremoniju, 7 avotos tu attīri ķermeni, pēc tam attīri karmu un pēc tam tā kā nostiprini savu ķermeni. Ir ļoti, ļoti daudz holy place, šo svēto vietu, svēto avotu, visas šīs svētās lietas. Ir healeri, ir tie, kas, nezinu kā to latviski, kas dziednieki, jā. Ir ļoti, ļoti daudz kas, un ir jāsaprot, uz ko šī programma ies, ko viņi ietvers sevi, un tad mēs arī ietversim visu, kas ir nepieciešams tieši šai tēmai, jo, katram savs, protams. Vēl viena lieta. Par telefoniem. Tā kā jūs ielidojat, jums obligāti, es nepirku. Var nopirkt telefona kartiņu pa 10 eiro, 5 eiro, nezinu. Viņu var likt un tā kā savienot, un tad viņi visu laiku tev dod internetu visā laikā. Es ņēmu internetu no villas, no kafejnīcām, visur, kur mēs bijām, es nepieslēdzos visam tam. Bet var pieslēgties, ja vajag, tāda opcija arī ir. Pērkot lidmašīnas biļetes, iesaku arī, piemēram, netaupīt un nopirkt arī apdrošināšanu klāt, jo redzēt, kā man gadījās, es dabūju jaunu biļeti pirkt.
Ja? Lai tas nebūtu, vai nebūtu diskusiju, ja būtu apdrošināšana, apdrošināta nosakt uzreiz, vispār nebūtu jādiskutē. Jo vēl viena lieta ir apdrošināšana veselībai. Es zinu, ka meitenes no Latvijas ņem apdrošināšanu veselību apmēram 50 eiro apmēram līdzi. Un tā apdrošināšana iet ar visu. Jo, ja tu nonāc slimnīcā, tad tas ir diezgan dārgi. Diena tev ap 300 eiro pat var izmaksāt. Tāpēc ir svētīgi un vērtīgi ir apdrošināšana līdzi, ja nu vajag. Mums viss bija kārtībā, mums viss bija labi. Mūsu pasniedzēja bija saslimusi nedēļu pirms tam bija slimnīcā, bet viņai bija apdrošināšana, tad viss tur ļoti skaisti arī. Tā kā risinājās, bija labi. Kas vēl ir jāzina, vērtīgi ir zināt? Vīzu vajag. Es jau teicu, vīzu vajag. Vīza maksā kur 35 eiro, nokārtojās 5 minūšu laikā internetā, izprintē un ņem līdzi. Tad vajag tādu kodu. Kodam ir links, tas arī ir vienkārši kods, vīza, pase derīga, ne īsāks termiņš par 6 mēnešiem. Tā kā 6 mēneši un plus vairāk ir jābūt derīgai pasē, lai to aizceļot uz Indonēziju, uz Balī. Un kas vēl? Teorētiski viss. Viss tā diezgan čilīgi arī cauriet. Tā kā tur nebija nekādu aizķeršanos. No kurām valstīm bija dalībnieki? Visas meitenes bija no Latvijas, jo retrītu organizēja Latvijas grupa. Es biju vienīgā, kas lidoja no Šveices. Jā, mēs bijām visas latvietes. Vienīgi satikāmies tur tajā vietā. Visas meitenes lidoja caur Stambulu. Un es lidoju Cīrihe, Abu Dabi, Jakarta, Denpasara. Tā es lidoju. Bet visas runājām latviski. Mums bija tik superīga grupa, dievīgi nolasījās tieši tādas satikās, kas vārdu nolasījās. Satikās tieši tādas, kurām bija jāsatikās, lai vienu otru papildinātu, būtu. Tas bija maģisks ceļojums. To nevar vienkārši izstāstīt. Un, mēs divas svinējām dzimšanas dienu. Balī tas arī bija kaut kas ļoti īpašs. Man bija tā, ka dzimšanas dienas rītā es pamodos, aizgāju sauli, lēktu, sagaidīt. Man atnāk istabas biedrenīte ar uzpītām Balī, ak, Dievs un Zosāda, ar Balī tādām puķītēm uzpītu vainagu uzliek man galvā. Tas bija tik īpaši, un saule lec, un tev Balī ziedi smažo, viņi tik intensīvi un skaisti, un tu sagaidi vienkārši tik kaifīgi. To dzimšanas dienas rītus bija tik brīnišķīgi. Un tad mums bija jāsāk iet uz, mums bija tā kā neapmācības, tā kā grupas darbs bija tādā, nomet tādā vietiņā. Un jāiet uz turieni pēc brokastīm, un es tā ātri uzvilku, pat nesagatavojos tā, bet dzimšanas diena, labi, jā. Un tad uzvilku kaut ko aši, man pat šitā blūzīt bija virsū. Un čortiņa tāda, un baigi aizskrien tāda aši, ka tik nenokavē, vai laižam. Un es ieju, un tur visas meitenes stāv un vēlējumus viena pēc otras. Saku, man ziedus uz galvas birdina, un ak, Dievs, es tur vienkārši noraudājos. Un tas bija tik maģiski, to nevar izstāstīt. Tas bija tāds absolutely magic momenti, un tie ir tie, ko tu paņem dzīvē līdzi, kas tev neprasa miljonus, bet tas ir tik daudz, un tik īpaši un tik daudz. Un jā, tas bija ļoti, ļoti maģiski. Tā kā tas arī ir izdzīvots, sajusts, un dāvanas mazas vēl, un, Dievs, tas bija, kaut gan es biju projām no mājas un viss, bet, un jūsu apsveikumi, mīļie, bija tik daudz, ka es pat nespēju viņiem visiem atbildēt uzreiz, un es apsolījos sev, ka es 2 nedēļas slēgšos no sociālajiem tīkliem ārā, un arī nesēdēju viņos un baudīju to laiku tur. Tas bija tāds riktīgs detoks un laiks sev, tā kā tas arī bija tāds īpašs pieskāriena moments kopumā. Jā, mīļās. Kādi vēl jautājumi? Kas interesē? Paskatīšos, ko es man vēl sarakstījāt. Ko es varu vēl jums pastāstīt par Balī tieši? Ir kāda no jums bijusi Balī? Vai tur ir čūskas? Tur ir ļoti interesanti. Čūskas pašas es neredzēju, bet no rīta tur dzied gaļi. Man jau patīk gaļas, viņas mīlu. Tad ir tādi, tādu sprīža liela, tādas ķirzaciņas, gekarti vai gekarti laikam, geko.
Un viņi runā tik skaļi kā putni, vēl skaļāk, un tev ir sajūta, ka putns kaut kur kokā sēž. Un tad viņam putnu ir ļoti daudz, un, protams, visi šie eksotiskie augļi un koki un augļi. Augļiem garša ir tāda, ka tu pat nevari salīdzināt ar šejieni. Šis banāns, kas šeit negaršo kā tur ir no koka pat noplūkts, neapstrādāts. Viņiem pat ekstra villās, piemēram, ir ekstra plantācijas, kur viņi tikai bio audzē un tikai bio saviem viesiem dod, ka nav neviena grama apstrādes virsū, un uz to viņi liek ļoti, ļoti lielu vērtību uz tās tīrības, ko viņi dod klientam. Ļoti garšīgi. Tur ir dažādi eksotiski augļi, amazing, tādi, kādus pat šeit, godīgi, pat neesmu mēdusi. Tā, kas vēl tāds? Par retrītu jūs man jautājāt. Par retrītam, kad būs programma gatava, tieši tad būs arī izmaksas, jo bija jautājums, kādas izmaksas, kādi ieguvumi, ar ko jārēķinās. Ar transformāciju, jebkurā gadījumā. Tava dzīve pāriet nākamajā līmenī. Pēc tā, ko tu tur piedzīvo, pēc tā, kur tu esi, tu vienkārši... Ziniet, reizēm ir tāds sasprūdums dzīvē. Ne uz priekšu, ne atpakaļ. Nekas nekustās, nekas nenotiek. Ja? Un tad tev noteikti tur ir jābrauc. Jo atbraucot, tev vienkārši šitā viss notiek. Sakustās un viss notiek. Citas enerģijas, vienkārši pilnīgi citus... Tu pilnīgi citus enerģijas sasūti sevī, tu pilnīgi nomaini visas savas šūnas par tām 2 nedēļām. Tu to nevar izstāstīt, tas gan fizioloģiski, gan bioloģiski, gan enerģētiski notiek. Tas ir pilnīgi cits cilvēks. Sveiki, Ilona! Sveiciens tā pagājušā dzimšanas dienā. Ilona arī bija Balī, bet mēs bijām katra savā galā laikam, un mums abām ar Ilonu ir kopā vienā dienā dzimšanas diena. Un tā kā mēs abas svinējām dzimšanas dienu Balī. Forši. Es ceru, ka Ilona tu forši nosvinēja. Ilona, ieraksti man 3 vārdos, kā tu sajūti Balī? Jums bijām vienā laikā. Kā tu sajūti enerģijā? Kādas ir tavas, varbūt, 3 atziņas, ko tu var iedot līdzi arī mūsu skatītājiem šodien? Jo es zinu, ka tur nevar palikt vienaldzīgs. Tur komentārs noteikti kādam ir. Jā, kas vēl? Tā. Biļetes. Par biļešu cenām jūs jautājāt. Biļetes maksā dažādi. Ja laicīgi sāk pirkt biļeti uz Balī, ja tu reāli pieņem lēmumu, ka es gribu aizbraukt uz Balī, tikai nevajag lūdzu ķert paniku ar tēmu, tas ir dārgi, to dara tikai miljonāri. Es jums šeit stāstu reāli autentiski, kā es to darīju, kā tas notiek reāli dzīvē un kā to var izdarīt. Nav jābūt miljonāram. Nav. Bet plānošana iepriekšēji ļoti labi palīdz. Ja tu laicīgi zini, ka tu brauksi, tad ir jāsāk laicīgi pirkt biļete. Jo ātrāk pēc biļeti, jo, protams, lētāka viņi ir. Biļetes cena ir atkarīga no lidojuma laika. Jo ilgāku laiku tu lido, jo lētāk, jo īsāku laiku, jo dārgāk. Ja tu lidosi apmēram pavadīs kopā 17 līdz 20 stundas, ko es runāju, 17, 18 stundas, to biļeti var pat 1000 maksāt vienā virzienā. Kur ir 21, 22, 23, 24 stundas, tie ir apmēram 500–700 jau. Un kur ir, piemēram, 34 stundas, ir arī 40, tur pat 300 eiro jau var nopirkt, 350. Viss ir atkarīgs no laika. Tie ilgie laiki ir diezgan mocīgi. Kā mocīgi? Ja tu māki laiku ar sevi pavadīt, un tev nav bērnu, kas mājās raud, tad tu vari pilnīgi mierīgi arī tās ilgās stundas braukt, ja tu kaifo par to katrā stacijā, katrā brīdī. Tad jā, kāds ir šis iestatījums? Ja tu gribi ātrāk, hops, tad ir vienkārši laicīgāk jāpērk biļete, vai arī viņa būs dārgāka. Ja? Tā kā lidojuma laiks regulē biļetes cenu, teiksim tā. Un ja tu pieņem lēmumu, ka es gribu, tad vienkārši tas laicīgi jādara. Sezonas. Labs apmeklējuma laiks ir vēl decembris, janvāri. Decembrī ir daudz turistu, decembrī ir ļoti daudz turistu, viņi ir pārpildīts tas Balī. Es personīgi decembrī nelīstu. Janvāris, februāris, marts, aprīlis. Tie ir forši mēneši, kuru braukt. Maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris ir karsts. Tur ir plus 50 grādi, tur ir karsti. Es tur nelīstu. Un vasaru mēs varam baudīt tā kā šeit. Es par sevi un savām sajūtām. Un atkal var tā kā Balī rādīties pēc vasaras, ka vasara paiet. Tas ir kaut kāds septembris, oktobris, novembris. Tad ir tādi forši mēneši arī, kad to var darīt. Oktobris, novembris jau ir tas laiks, kad būtībā turisti ir daudz mazāk. Mums vispār turisti bija ļoti maz. Mēs būtībā bijām tā kā
karaļi un karalienes, nu, būtībā vieni, ja, jo gan Rīsu laukos mēs bijām, gan svētajos tempļos bijām, gan, nu, tā enerģija ir katrā vietā cita, un katrā vietā tu viņu sajūti, ka tu ej tempļos iekšā, tu vienkārši vibrācija, man pilnīgi vibrācieši tā, es sēžu, un tā kā tu meditācijā tādā ieeji, vienkārši pats ar sevi nodot to ziedojumu, uzvelc to zaļo kleitu viņiem, un tad vienkārši ej tālāk, un es sēžu, un es jūtu, kā man vibrācija pilnīgi mani krata no tā visa tā enerģija vienkārši iekšā. Viņi ir amazing, viņu tu sēdi vienkārši asaras birst, un tu nesaproti, kas ar mani notiek, bet tu zini, ka vienkārši tas ir tik svētīgi tagad priekš tevis. Un, ja Rīsu laukos arī bija ļoti interesanta enerģija. Mēs sarunājam, ka mēs iesim vienos tā kā ēst, visi kopā, nu, tā kā paēdīs visu, un tad brauksim tālāk. Es vienkārši aizgāju uz Rīsu otru lauku, man tik labi tur iepatikās, pilnīgi meditatīvi tur aizgāju sevī, ka es aizmirsu, ka ir jāiet ēst. Es izlīdu ārā no Rīsu lauka, mēs braucām uz viesnīcu, un es sapratu, bet es nesēdus, meitenes, tot vakariņās jābrauc, bet es vēl pusdienas nesēdus, ja? Un tā enerģija tik kaifīga, tu paņem to kokosriekstu, jā, un to kokosriekstu sulu vienkārši dzer un malko, viņu tā kā ūdeni tur dzer, un viņa ir tik veselīga un forša un vitalizējoša, un tu vienkārši kaifo, un tu sēdi Rīsu laukā un redzi, kur rīsi aug. Rīsi aug dubļos. Es ar kāju iegrimu rīsos un gandrīz neizvilku savu kurpi ārā. Mēs tur steigājām ar iešļūcenēm, jo es 2 nedēļas nostaigu ar iešļūcenēm, to citas kurpes tur nevajag. Un viņas rīktīgos dubļos te rīsi aug, tā kā līdz ceļgalam noteikti. Un tas ir tik tāda enerģija, tik ļoti tāda, wow, ka tu nevari izstāstīt, vienkārši pazūdi tajā laukā un telpā, un tas viss ir tik harmonizējoši, tik garšīgi un tik smaržīgi, ka amazing, jā, tas ir tāds. Kaut ko stāstīju un aizgājis kaut ko citu, bet nu labi. Jā, par ko es jums stāstīju? Nu, respektīvi, visam ir vieta būt. Tā kā, jā, enerģijas. Vēl mēs bijām tirgu. Tirgu ir cita enerģija. Tirgu ir tirgus enerģija. Var nopirkt dažādas lietas. Dažādas lietas, kas ir ļoti, ļoti kvalitatīvas no vietējiem tieši. Bet tur ir pašam jāsajūt, ko man gribās, ko man vajag, kas ir mans, kas mani uzrunā. Ir tādi butika veikaliņi, kur ir tā kā dārgāki. Piemēram, es mērīju kleitu pa 1 miljonu. Mazliet pastāstīšu viņu naudu. Rokās turēju 1 miljonu, biju miljonāre tur. 1 miljons ir 70 eiro. Jā, mēs tur miljonus tērējām. Tad iedomājieties, jums jau tā izabilie, tas, kā jums saucās, tā pārpilnība, jau tu miljons rokās, jā. Jo patiesībā, kas ir miljons? Miljons ir tāds prāta matricas triksis. Man ir miljons. Kāda atšķirība tur ir eiro vai rūpija miljons? Tur ir miljons, jā. Tikai tā vērtība ir cita, protams. Un ļoti, ļoti interesanti bija ar to, jā. Un mērīju kleitu pa 1 miljonu, 70 eiro, jā. Tad skaisti interesanti bija, bet man tas modelis īsti nevisai. Tā kā, bet tur būtībā standartā pa 10-15 eiro var nopirkt superīgas kleitiņas, lietas, visādas foršas lietiņas, tā kā tur var iepirkties. Tiem, kam patīk šopingot, iepirkties, bohēmiskie stiliņi visādi, tur ļoti, tur vienkārši, tāds skaists bohēmas veikaliņš tur bija, nu tur vienkārši amazing, tāds dizaina elementus un visu kaut ko var sapirkt. Tā kā ir skaisti. To var tikai sajust. Es ceru, ka es mazu gabaliņu varbūt es jums šodien iedevu līdzi. Sajūtām varbūt kādam, kas ir aizdomājies par retrītu Balī vai vienkārši apmeklēt Balī. Tas ir svētīgi, jo mēs brīžiem skrienam tik daudz, ikdienā paskrienam sev garām. Un tā ikdienā ierauj tevi kaut kādā brīdī tik ļoti, kad varbūt tas ir moments, kur tu saki stop, es izkāpšu. Jā. Katram ir savi procesi. Katrs esam savos procesos un savās vietās. Un es malī kā mērķi nosprotu tieši kā dzimšanas dienas dāvanu sev 40. dzimšanas dienā. Es zināju jau gadu pirms tam, ka es gribu tur būt, un man vispār nebija jautājumu. Man bija viens mērķis tur. Kāpēc tur jābūt, es vēl tajā brīdī to nezināju. Tā kā noteikti, es zinu, es jums sāku stāstīt par to, ka ja jūs plānojat, tad nesākat baidīties no tām summām. Biļete tur, piemēram, 500 eiro, uz turieni 500 atpakaļ. Biļete, piemēram, 1000 eiro izmaksā.
Retrītiem ir jāskatās, kādas ir cenas. Retrīti ir dažādās cenās attiecībā no tā, kādā villā tu dzīvo, kāds ir piedāvājums, ko tu brauc darīt un kā tas izskatās. Ja? Idejiski retrītiem cenas ir dažādas no 1000, es negribu kaut ko tagad samelot, es pateikšu vidēji 1500 eiro. Tas ir jārēķinās retrītam noteikti. Ja tev ir biļete 1000 eiro turp un atpakaļ, retrīts 1500, tev ir 2500 jau. Ja tev paņem 300 eiro, 100 eiro tu aizies vīzā, paņem kādi 500 eiro līdzi, tev bišķiņ pāri 3000 būs. Attiecībā, kā tu vēlies ar to naudā pieties. Tajā gadījumā 3000 tev pilnībā pietiek. Ir, kas grib vēl iepirkties, vēl kaut kādas lietas darīt, tad vajag vairāk līdzi. Ja? Bet tam ir katram tāda savā, to visu var laicīgi jau sākt darīt un nebaidīties. Jo, mīļie, ticiet man, visi, kas brauc uz Balī, viņi nav miljonāri. Viņiem tikai ir vīzija, ir sajūta, ir sapnis, ir vēlme. Un tajā brīdī, kad izsaki nodomu, ka es to vēlos, tajā brīdī tev visas durvis atverās, lai tu to spētu piepildīt. Tev atnāk gan nauda, gan cilvēki attiecīgie, gan informācija, gan lietas un vietas, lai tu tiešām būtu tur. Bet svarīgākais ir viss, kas sākas ar tavu lēmumu tavā iekšpusē. Tā kā lēmums būs noticis šeit, nevis šeit. To tu vari aizmirst. Šeit ir pilnīgs triksis. Tajā brīdī, ka lēmums būs šeit, tajā brīdī arī būs. Tā kā vienkārši nebaidieties. Ja šī siltā saule jūs uzrunā, eksotiskie putni, mierīgie iedzīvotāji, pārpilnības enerģijas, šī labestība, kas tur ir, pati kultūra un enerģija pati kā tāda, un viss pārējais, ko jūs varat arī palasīt, tad es tikai varu pastāstīt mazu gabaliņu no sevis, tieši tā kā līdzi paņemt. Bet, protams, ir pilna YouTube un viss pārējais ar informācijām, ko jūs varat iegūt, paplašināt un sajust, vai tas ir man vai nav man, jo pasaule ir liela, pasaule ir ļoti skaista un, jā, katram savs. Tāpēc, ja ir vēlme droši. Ko, mīļie? Jā, ja ir vēl kāds jautājums, droši ierakstiet. Es no jautājuma labs, man liekas, visu paņēmu, izgāju cauri. Ui. Jā. Es jums visu izgāju cauri, tā kā man te vairāk nav jautājumu. Jo patiesībā tā ir arī tāda apstāšanās pašai pie sevis, tā ir saruna ar sevi, tas ir laiks sev, tas ir solis tuvāk sev, tuvāk savai esībai, tuvāk savai patiesībai, tuvāk dabai. Mēs visi nākam no dabas. Savukārt, piemēram, ļoti krasts salīdzinājums manās sajūtās personīgi bija ar Abu Dabi. Abu Dabi ir tā kā Arābu Emirāti, Dubaja tas gals, kur tas ir diezgan mākslīgi uzcelts, tas tāds mākslīgs bērns. Es par savām sajūtām runāju. Savukārt Balī ir tieši tas dabas bērns ar plikajām basajām kājām, lietu, kas skrien. Tur ir pilnīgi viss pietuvināts dabai. Un ļoti interesanti, ka viņa nav izpostīta. Tur ir reāli riktīgi dabiski. Un tādu neskartu dabu un šo vidi nav vairs daudz viņu. Pasaulē, teiksim tā. Tā kā, jā. Ko, mīļie, ja jums vairāk jautājumu nav, tad es ceru, ka kaut kas noderēja, kaut ko paņemsiet līdzi. Ja ir kāds jautājums, kāds gribas dot Balī vai ko droši rakstiet, varbūt kādu ideju varēšu jums iedot. Vai padomus, jo tagad esmu gudra izbraukājusi, visas features jau zinu, kur paņemt to, kur izdarīt to, kā šito. Tā kā, ja kāds droši dodās, droši rakstiet un lai izdodās. Tagad baudīsim ziemu. Mums ir ziema, bet mums sniegs jau sāk kust nost. Kāpsim svētku laikā ar skaistām tēmām akadēmijā un baudiet šo skaisto laiku. Baudiet viens otru. Baudiet šo būtību un esību, kas esat jūs paši. Un lai mums skaists svētku laiks, mēs vēl tiksimies, man liekas, parīt ir viens laivs un svētdien vēl. Tā kā, lai forši, lai jaudīgi jums, un jā, paldies, ka bija un piedalījies. Skatījies. Čau, čau!